Rīgas Dinamo modernās ēras trešais rezultatīvākais aizsargs ir leģendārais Sandis Ozoliņš. Rīdzinieku sastāvā viņš aizvadījies 182 mačus, izceļoties ar 27 gūtiem vārtiem un 71 rezultatīvu piespēli, kas kopā dod 98 rezultatīvitātes punktus. Šo cīņu gaitā viņa kontā arī 245 soda minūtes un liederības koeficients -8. Esot laukumā, Maestro pierādīja savu kvalitāti, diriģējot saspēli uz pretinieku zilās līnijas un 15 reizes realizējot skaitlisko vairākumu. Savukārt 5 no viņa precīzajiem metieniem komandai atnesa uzvaru. Lai tiktu pie šiem 27 vārtu gūmiem, Sandis pretinieku vārtsargus apšaudīja 301 reizi, uzrādot nopaļojot 9% metienu efektivitāti. Individuāli ražīgāko sniegumu rīdzinieku krekliņā Ozoliņš nodemonstrēja 38 gadu vecumā, kad 2010.11. gada sezonā 41 spēlē sakrāja 32 punktus, iemetot 6 vārtus un atdodot 26 rezultatīvas piespēles. Šajā kampaņā Maestro nopelnīja 62 soda minūtes, iekrāja pozitīvu liederību +5 un 3 reizes ieraidīja ripu vārtos vairākumā. Pretinieku cietoksni viņš apšaudīja 89 reizes, sasniedzot 6,7% metienu efektivitāti. Zināšanai, Dinamo absolūtais vienas kampaņas rekords starp aizsargiem pieder Metju Majonem, kurš 2018.19. gada sezonā 58 spēlēs sapelnīja 46 punktus. Dinamo perioda statistika rāda, ka Ozoliņš ieņem 5. vietu starp visiem kluba aizsargiem pēc izpildīto metienu skaita, bet metienu realizācija ziņā ir pārliecinošs līderis, sākot virs 100 mačiem laukumā. Tāpat Sandis ir otrs labākais aizsargs gūtajos vārtos vairākumā, savukārt pēc iemestajām uzvaras ripām ieņem dalītu 2. vietu kopā ar 2 citiem vietējiem aizsardzības balstiem - Krišjānu Rēdlihu un Oskaru Cibuļski. Ar 71 rezultatīvu piespēli Ozo ieņem 3. vietu starp visiem rīdzinieku aizsargiem KHL ēras vēsturē. Viņa ražīgākā kampaņa piespēļu ziņā bija 26 rezultatīvas piespēles vienā sezonā, kas ir otrs visu laiku labākais rādītājs kluba vēsturē. Savukārt gūto vārtu ziņā labāko sniegumu Sandis demonstrēja 2011.12. gada kampaņā, kad jau 39 gadu vecumā pretinieku vārtsargus pārspēja 10 reizes. 3 no šiem vārtiem tika gūti vairākumā, bet 2 izrādījās uzvaru nesoši. Šis ir otrs visu laiku augstākais rādītājs kluba aizsargiem vienā sezonā, piekāpjoties vienīgi Metju Majones rekorda kampaņai ar 11 precīziem metieniem. Gūto vārtu kopsavilkumā Ozoliņš ar 27 precīziem metieniem ieņem 4. pozīciju kluba vēsturē. Zīmīgi, ka savā 10 vārtu sezonā viņš uzrādīja fantastisku 11,6% metienu efektivitāti. Aizsargam esot tas ir izcils rādītājs. Pat 41 gada vecumā Sandis turpināja nopietni apdraudēt pretinieku aizsardzību. 2013.14. gada sezonā iemetot 5 vārtus vairākumā un kopā sakrājot 22 rezultatīvitātes punktus. Šis sniegums viņam dod 3. vietu kluba vēsturē pēc vienā sezonā vairākumā iemestajām ripām starp aizsargiem. Tāpat viņš ir starp 5 labākajiem aizsargiem pēc vienā sezonā gūtajiem uzvaras vārtiem, ar 2 tādiem metieniem piekāpjoties vien kanādietim Metam Robinsonam, kurš savā labākajā gadā izcēlās 4 reizes. Ar 245 soda minūtēm rīdzinieku rindās viņš ieņem dalītu 2. vietu kopā ar Jēkabu Rēdlihu, atpaliekot vienīgi no Kristapa Sotnieka ar viņa 298 minūtēm. Savukārt vienas sezonas ietvaros iekrātās 109 soda minūtes, ir otrs visu laiku rūpjākais rādītājs starp aizsargiem. Starp 10 visu laiku rezultatīvākajiem KHL ēras regulārās sezonas aizsargiem Rīgā Sandis Ozoliņš bija pārliecinoši pieredzējušākais spēlētājs, atrodoties jau krietni tālu no saviem zieda laikiem. Nākamais šajā sarakstā ir Rodrigo Laviņš, kurš ieņem 9. pozīciju. Ja runājam par izslēgšanas spēlēm, Ozoliņš rezultatīvitātes rādītājos atrodas pašā Olimpa augšgalā. 31 aizvadītajā mačā viņš guva 1 vārtus un
atdeva 13 rezultatīvas piespēles. Izslēgšanas cīņās Sandis ir pārliecinošs līderis arī nopelnīto soda minūšu ziņā uz noraidīto spēlētāju soliņa, kopumā pavadot 1 stundu un 2 minūtes. Būdams 3. spēlēm bagātākais aizsargs Rīdzinieku KHL play-offu vēsturē, viņš ieņem 3. vietu ar izpildītajos metienos ar 45 lādiņiem un 2,2% efektivitāti no zilās līnijas. Tiesa, pavasara cīņu spriedze atstāja iespaidu arī uz liederību. Sandis ar rādītāju -15 ir pirmajā vietā šajā pozīcijā, kā arī dala pirmo vietu vienas izslēgšanas spēļu sērijas ietvaros ar -2 kopā ar Oskaru Cibuļski. Toties 2011. gada spraigajā pavasarī Ozoliņš atdeva 7 rezultatīvas piespēles. Šis ir visu laiku labākais rādītājs starp kluba aizsargiem vienā izslēgšanas spēļu kampaņā un otrs ražīgākais sniegums gūto punktu ziņā. Šajā pašā pavasarī, izpildot 21 metienu pa pretinieku vārtiem, Sandis ieņem 2. vietu viena izslēgšanas turnīra ietvaros starp aizsargiem. Tiesa, toreiz tā arī paliekot bez gūtiem vārtiem. Vērtējot spēlētājus vecuma kategorijā virs 30+ gadiem, Sandis 4 regulāro sezonu laikā sakrāja 98 punktus. Šajā rādītājā viņš atrodas 2. pozīcijā, nedaudz piekāpjoties vienīgi Krišjānim Rēdliham, kuram ir par 2 punktiem vairāk. Tomēr vidēji mačā iekrātie 0,53 punkti ir pārliecinoši labākais rādītājs regulārajās sezonās starp visiem aizsargiem, kuri uz ledus devušies pieredzējušo spēlētāju statusā. Turklāt Sandim šajā konkurencē bija ievērojami mazāks aizvadīto spēļu skaits. Tas pats attiecas arī uz playoffiem 0,45 punkti vidēji spēlē. Rezultatīvāko aizsargu pulkā Rīgas Dinamo formas starpā 2. vietu ieņem viens no 3 brāļiem Rēdlihiem, pieredzējušais Krišjānis Rēdlichs. Regulārā čempionāta 413 aizvadītajās spēlēs viņš guvis 34 vārtus un atdevis 94 rezultatīvas piespēles, kopā sakrājot 128 punktus. Šajā vārtu gūšanas bilancē ietilps 21 gols skaitliskajā vairākumā, savukārt 5 no 34 ripām komandai izrādījās uzvaras nēsošas. Lai tiktu pie šiem vārtu gūmiem, Krišs pretinieku vārtsargus traucēja 512 reizes, uzrādot 6,6% metienu produktivitāti. Aizvadīto spēļu skaita ziņā Rēdlichs starp kluba aizsargiem ieņem 2. pozīciju, gūto vārtu ailē 1. vietā, bet piespēļu rādītājos ir 2. Ar 199 nopelnītajām soda minūtēm viņš atrodas 6. vietā. Savukārt vairākumā gūtajos vārtos par 6 ripām apsteidz Sandi Ozoliņu, esot jauno laiku labākais, izpildīto metienu daudzumā 3. Bet, ja raugāmies uz kluba aizsargiem, kuri Rīgas Dinamo sastāvā aizvadījuši vismaz 100 spēļu, Krišjānim pieder 2. labākais metienu realizācijas procents no zilās līnijas. Viņam pieder 9. labākais rādītājs piespēļu ziņā vienas kampaņas ietvaros, kad tika veiktas 16 rezultatīvas piespēles. Tāpat 9. pozīcija viņam pieder pēc vienā kampaņā gūtajiem punktiem, kad 2011.–12. gada sezonā tika nopelnīts 21 rezultatīvitātes punkts. 30 gadu vecumā Krišjānis sasniedza savu labāko liederības koeficientu Rīgas Dinamo karjerā, uzrādot lielisku +17. Man ir paveicies, esmu spēlējis ar labiem partneriem. Labāks rādītājs vienas regulārās sezonas ietvaros ir bijis tikai 2 aizsargiem – Georgijam Pujacam un Metam Robinsonam, kuriem abiem 2013.–14. gada kampaņā bija +19. Savukārt 27 gadu vecumā debijas 2008.–09. gada regulārajā čempionātā Rēdlichs izcēlās ar 4 vārtiem vairākumā, kas ir 5. labākais rādītājs kluba vēsturē vienā kampaņā, un viena no šīm ripām atnesa komandai uzvaru. Lai gan šajā pieminētajā sezonā Krišjānis aizvadīja tikai 24 spēles, viņa metienu efektivitāte bija satriecoša, izpildīti 24 metieni un sasniegts 16,7% realizācijas rādītājs. 2017. gada novembra beigās tolaik pieredzējušais aizsargs Krišjānis Rēdlichs tika atzīts par līgas nedēļas labāko aizsargu.
aizsargu, 3 mačos izceļoties ar 3 rezultativitātes punktiem. Vispirms izbraukuma spēlē pret Jekaterinburgas automobīlistu. Viņa precīzais metiens pagarinājumā nodrošināja komandai uzvaru. Savukārt mačā pret Magnitogorskas Metalurgu latviešu aizsargs rezultatīvi asistēja abos vārtu gūmos. Turklāt rīdzinieku aizsardzības balsts nevienu no šīm cīņām nenoslēdz ar negatīvu liederību, visā nogrieznī sakrājot +1, kā arī izpildot 4 spēka paņēmienus un nobloķējot 4 pretinieku metienus. Izslēgšanas cīņās aizvadīto maču skaita ziņā Krišs dala pirmo vietu ar Kristapu Sotnieku, abiem aizvadot 36 spēles. Krišjānis ir arī vārtiem bagātākais aizsargs šajā svarīgajā sezonas fāzē, izceļoties ar 3 precīziem metieniem, savukārt sakrāto punktu kopskaita ziņā ar 7 punktiem atrodas 2. pozīcijā. Ar 3 vairākumā gūtajiem vārtiem Rēdliks ieņem pārliecinoši 1. vietu kluba izslēgšanas spēļu vēsturē, atstājot aiz sevi Zoļegu Sorokinu un Oskaru Cibuļski. Tāpat viņš dala 1. vietu ar Cibuļski, arī gūtajos uzvaras vārtos, abiem izceļoties pa reizei. Pretinieku vārtu drošību pavasara mačos viņš apdraudējis 49 reizes, kas ir labākais rādītājs starp Rīgas kluba aizsargiem, bet viņa uzrādītā 6,1% metienu realizācija ir 3. labākais rādītājs. Krišjānis ir vienīgais aizsargs kluba vēsturē, kurš 3 dažādos izslēgšanas spēļu pavasaros spējis iemest vismaz 1 vārtus vairākumā. Viņam pieder arī 4. un 5. vieta starp aizsargiem pēc viena play-off turnīra laikā izpildīto metienu skaita. 2014. gada pavasarī tie bija 12 metieni, bet 4 gadus agrāk izdevās izpildīt par 1 metienu vairāk. Tāpat Krišjānis ieņem uzreiz 2 vietas labāko trīniekā metienu efektivitātē viena pavasara ietvaros. Viņš dala 2. un 3. vietu ar savu brāli Jākabu Rēdlihu, abiem uzrādot identisku 11,1% realizāciju. Tiesa, Jākabs atrodas 1. pozīcijā, jo viņam par 1 spēli mazāk. Modernās ēras atjaunotā Rīgas Dinamo rezultatīvākais aizsargs ir Guntis Galviņš, aizvadot par 23 mačiem mazāk nekā Krišjānis Rēdliks. Galviņš rīdzinieku krekliņā laukumā devās 390 spēlēs. Šo cīņu gaitā viņš guva 31 vārtus un atdeva 102 rezultatīvas piespēles. Gūto vārtu ziņā starp aizsargiem viņš ieņem 2. pozīciju. Savukārt 102 rezultatīvas piespēles ir absolūti labākais rādītājs starp visiem klubā aizsardzības līnijas balstiem. Nospēlēto regulārās sezonas maču skaita ziņā viņš ir 3. atstājot aiz sevis Oskaru Cibuļski ar 315 spēlēm un Kristapu Zīli ar 229 mačiem. Dinamo perioda laikā Guntis 12 reizes izcēlās skaitliskajā vairākumā, kā arī vienreiz ripu pretinieku tīklā trieca spēlējot mazākumā. 12 vairākuma vārti ir 4. labākais rādītājs kluba vēsturē. Savukārt mazākuma vārtu sadaļā 1. vietu ar 2 precīziem metieniem ieņem Kristaps Sotnieks. Būtisks ir faktu kopums, ka no Galviņa 31 gūtajiem vārtiem 6 izrādījās uzvaras nesoši, kas ir absolūti labākais rādītājs starp aizsargiem visā KHL ērā. Īpaši jāuzteic Galviņa aktīvā spēle no zilās līnijas. Viņš ir neapstrīdams līderis izpildīto metienu ziņā, pa pretinieku vārtiem raidot 817 lādiņus un sasniedzot 3,8% realizācijas efektivitāti. Vērtējot izturību 2015. 16. gada sezonā 29 gadu vecumā aizvadītās 59 spēles ir 4. rādītājs vienas kampaņas kopsumā. Tāpat Galviņš dominē vienā sezonā gūto vārtu statistikā, labāko desmitniekā, aizņemot uzreiz 3 vietas, kad dažādās kampaņās izcēlās ar 8 un 2 ar 7 precīziem metieniem. Savukārt 2011. 12. gada sezonā 25 gadu vecumā Guntis sadeva 19 rezultatīvas piespēles, kas ir 3. labākais rādītājs kluba vēsturē vienas kampaņas ietvaros, bet viņa toreiz sakrātie 27 punkti ir 4. ražīgākais sniegums. Gunta Galviņa labākais liederības koeficients Dinamo karjerā bija 2009. 10. gada sezonā, kad 23 gadu vecumā viņš sakrāja +12, kas ir 5. labākais vienas sezonas rādītājs starp aizsargiem. 2011. 12. gada kampaņā aizsargs
Aizsargs 3 reizes komandai atnesa uzvaru ar precīzu metienu, kas ir 3. labākais rādītājs, piekāpjoties vienīgi kanādiešiem Majonem un Genovejam, kuriem abiem bija pa 4 uzvaras ripām. Tāpat ir likumsakarīgi, ka labāko pieciniekā pēc vienā sezonā izpildītajiem metieniem Galviņš aizņem uzreiz 4 pozīcijas savā jaudīgākajā regulārajā čempionātā, pretinieku vārtsargus apšaudot 156 reizes. 2010. gada janvāra pirmajā pusē Guntis Galviņš 2 spēļu laikā guva 2 vārtus un atdeva 2 rezultatīvas piespēles, nopelnot liederības koeficientu +5 un pelnīti kļūstot par KHL nedēļas labāko aizsargu. Pats Galviņš par šo sasniegumu izteicās skaidri: cenšos labi spēlēt gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Šī nebija vienīgā reize, kad līga atzīmēja Latvijas aizsargā kvalitāti un produktivitāti. 2 gadus vēlāk, jau būdams nobriedis 26 gadus vecs aizsargs, Galviņš februārī 10 spēlēs izcēlās ar 8 rezultatīvām piespēlēm un +4 liederību. Tas viņam ļāva kļūt par visa februāra mēneša labāko līgas aizsargu, bet regulāro čempionātu noslēgt 12. vietā starp turnīra rezultatīvākajiem aizsargiem. Izslēgšanas cīņās 27 mačos Dinamo sastāvā Galviņš sakrājis 7 rezultatīvas piespēles, kas ir 2. labākais rādītājs kluba vēsturē. Ar liederības koeficientu +1 viņš atrodas 3. vietā starp aizsargiem. Savukārt šo 27 spēļu laikā viņš pretinieku cietoksnī terorizējis 46 reizes. Šis ir 2. visu laiku augstākais rādītājs playoff mačos, piekāpjoties vienīgi Krišjānim Reidliham. Vērtējot viena izslēgšanas turnīra ietvaros veiktās piespēles, Galviņš ieņem 4. un 5. vietu, abos gadījumos izceļoties ar 3 rezultatīvām piespēlēm. Savukārt liederības koeficienta statistikas ailē viņam pieder 2. un 3. pozīcija, jo gan 2010. gan 2012. gada pavasara kampaņās viņš sakrāja identisku pozitīvu rādītāju +2. Šajā rādītājā labākais ir Oskars Cibuļskis, kurš 2012. gada pavasarī iekrāja +4. Tajā pašā turnīrā Guntis uzstādīja arī absolūto kluba rekordu viena pavasara izpildītajos metienos, kad 7 mačos pa pretinieku vārtiem pamanījās šaut 28 reizes. Tiesa, toreiz playoffā tā arī paliekot bez gūtiem vārtiem.